Tikties ar savu elku klātienē. Šāda iespēja šodien Rīgā bija dota basketbolista Kristapa Porziņa faniem. Tikties ar basketbola zvaigzni bija sabraukuši bērni un viņu vecāki no visas Latvijas. Vairāk stāsta Ieva Vārna. Šodien Olimpiskā centra basketbola zālē pulcējās 10 līdz 14 gadus veci zēni un meitenes no 55 skolām un basketbola klubiem. Kopumā 250 bērniem bija iespēja dzirdēt Kristapa Porziņa stāstīto par viņa gaitām basketbolista karjerā, dzīvi ASV, uzdot jautājumus, saspēlēties ar viņu un kopā nofotografēties. Mazos censoņus interesēja visdažādākās lietas par sportistu, sākot ar to, kas ir viņa elki, un beidzot ar diezgan privātām lietām. Pats Porziņš atklāja, ka viņam šis pasākums nozīmē daudz, un prieks bērnu sejās dod viņam enerģiju iet tālāk. Sajūts ir nereāls. Tas vien jau, ka tik daudz bērnu un tik daudz vecāki ir atbraukuši, tas jau vienmēr ir liels prieks par to un liels pagodinājums. Un redzot no bērnu sejas, cik viņi priecīgi ir, tad vienalga spēlēt viens pret vienu ar manīm vai vienalga, kad metiens metot, es no tā iegūstu arī prieku un enerģiju. NBA klubā New York Knicks spēlējošais Porziņš aicināja bērnus būt apņēmīgiem un noticēt saviem spēkiem, nepadoties pirmajām grūtībām un īstenot lielas lietas. Ļoti svarīga lieta ir nepadoties kaut kādās grūtībās pirmajās. Un man arī bija 15, 16 gadu vecumā daudz tādas grūtības, daudz šķēršļu un vienkārši nepadoties pie kaut kādām grūtībām un turpināt cīnīties, turpināt strādāt, un tad arī iespējams sasniegt kaut kādas lietas basketbolā. Šī ir jau otrā Porziņa tikšanās ar bērniem, un sportists atklāja, ka tādas rīkos arī nākotnē. Pasākuma mērķis ir iedvesmot jaunos basketbolistus tiekties pēc panākumiem. Es gribu būt garš kā Kristaps Porziņš. Ieva Vārna, Valdis Auzāns, LNT.